Sveicināti! Šodien mēs apskatīsim jauno LG telefonu LG GD510, ko tautu valodā arī zina kā POP. Tad telefons ir atnācis līdz mums šādā kompaktā kastē, un iekšā, kā vienmēr, ir pats telefons, visi kabeļi. Bet kas šo telefonu atšķir no visiem pārējiem telefoniem, ir šī baterija, kas ir saulē uzlādējama baterija. Un to mēs arī apskatīsim mazliet vēlāk. Sāksim ar pašu telefonu. Telefons ir kompaktos izmēros, salīdzinoši pasmags, bet rokās turams ir ļoti patīkami. Telefona izmantotie materiāli ir diezgan kvalitatīvi. Pēc 2 nedēļu liedošanas acīm redzamu skrāpējumu es neredzu, kā tas bija uz LG GP500. Telefonam ir maz pogas, kas ir interesanti. Ir ieslēgšanas, izslēgšanas pogas, skaļuma regulēšanas pogas, fotografēšanas poga un poga, ar kuras palīdzību mēs varam iziet pilnībā no visām izvēlēm, kas ir ļoti ērti. Jūs esat kaut kur iegājuši, teiksim, ar vienas pogas nospiedienu jūs esat iznākuši uz galvenās virsmas. Telefons ir aprīkots ar 3 colu lielu ekrānu skārienjūtīgo. Skārienjūtīgā, tā teiksim, atsaucība ir ļoti laba. Telefonam, kas man patīk, ir 3 galvenās virsmas, pa kuriem mēs varam, tā teiksim, darboties. Tā pirmā virsma ir LG jaunievedums, saucās LiveSquare. Tā ir tāda forma, uz kuras parādās visi tie kontakti, ar kuriem jūs esat kontaktējušies. Ja jums kāds zvana, tad parādīsies bildītas veidā, vai tas ir cilvēciņš vai ir zvēriņš, tad, teiksim, ir plašs izvēles iespējas. Un kas ir būtiski, kad šī funkcija ļoti labi palīdz, ja kāds jums ir zvanījis un jūs viņam kaut ko apsolījis izdarīt, bet vēlāk esat par to aizmirst, tā teiksim, parādoties šim cilvēku tā kā ikoniņai uz šīs virsmas, ja, jūs atcerēsieties to, par ko ir šis cilvēks jums lūdzis izdarīt. Tad nākamā virsmā ir ātro zvanu, tā teiksim, virsma, kurā mēs varam iznest līdz 9 personām, ar kurām mēs visbiežāk kontaktējamies. Un trešā darba virsma ir tā, uz kuras mēs varam iznest bieži tādu, teiksim, lietotas funkcijas. LG telefonā ar šādu funkciju ir populārākiem sociālajiem tīkliem kā Facebook, Twitter, MySpace. Vēl viena lieta, kas man personīgi patika, ir, kad ir iespēja ierakstīt, tā teiksim, atgādinājumu lapiņu, ziņojumu uzlikt uz šīs darba virsmas, kas tad, ja pildspalva nav par rokai, ir diezgan ērti. Un trešā funkcija arī, kas šeit ir pieejama, ir dažādu laika zonu. Tā teiksim, jūs varat redzēt, cik laiks ir Rīgā, un tikpat labi varat redzēt uzreiz, cik laiks ir, pieņemsim, Tokijā. Pieņemsim, ja jūs gribat sazvanīt kādu cilvēku Japānā, tad jūs redzat fiziski, cik arī tur ir laiks. Telefons ir aprīkots ar 3 megapikseļu kameru. Jāteic, ka bildes nav diezko labas kvalitātes iznākušas, jo šim telefonam nav tādas funkcijas arī kā autofokus, nav zivspuldes. Bet, ātri ejot garām, pieņemsim, ja ir kaut kādas vajadzības kaut ko uzfotografēt, tad šo telefonu tas tiešām ir iespējams. LG reklamē, ka šajā telefonā nav nekā lieka. Visas ierastās funkcijas, kuras ir vajadzīgas šajā telefonā, patiešām arī ir, un viņas arī darbojās. Vienīgais, ko var piezīmēt, ir tas, kad rakstot īsiņas vai arī sastādot numuru vai internetā sastādot kādu adresi, šad un tad burti iebremzējās, tad, teiksim, ir kaut kāda darbības ātruma nobīde. Kā jau sākumā minēju, tad šī telefona lielākā atšķirība no pārējiem sugas brāļiem ir tas, ka šim telefonam ir saulē uzlādējama baterija. Šī baterija gan nenāk kopā komplektācijā, bet ir iegādājama atsevišķi, un tās cena aptuveni ir ap 25 latiem. Par solāro paneli runājot, tad šī ir ierīce, ar kuru ir iespējams uzlādēt telefonu akumulātoru saules gaismā. Tas fiziski notiekās tā, ka mēs noņemam no telefona aizmugurējo paneli un uzliekam viņu virsū. Ja? Un šeit mēs vēl varam redzēt, teiksim, kur viņš ir pieliekams. Bet, principā, uzlikšana
prasa aptuveni kaut kādas 10 sekundes, tad tāds sarežģīts mehānisms, bet pie viņa ātri var pierast. Un tad, principā, telefons ir gatavs, lai mēs uzlādētu viņu saules gaismā. Mani secinājumi par šo solāro paneli. Lietas patiešām darbojās, un uzlādējot telefonu saules gaismā kādi 10 minūtes, ir iespējams veikt zvanus aptuveni 2 līdz 3 minūšu garumā. Funkcija, kā saules panelis, tad, teiksim, solārais, ir diezgan interesanti. Pavasarī sevišķi tagad un ap vasaras laika cilvēki dodas piknikā, atstājot telefonu saules gaismā, telefons lādējās, tas tiešām ir ļoti interesanti, teiksim, kāpēc neveikt kādu zvanu vai neatrakstīt kādam īziņu no saulē uzlādētas telefona baterijas.